Šī ir tā diena, ko tas kungs mums ir devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Saka pēc manis, tu saka, kāpēc ir jāsaka? Tādēļ, ka ticība, kristietība ir lielā apliecināšana. Par to mēs kādreiz arī skatīsimies. Bet runā šos ticības vārdus. Saki, šī diena ir tā diena, ko man ir devis tas kungs. Es priecāšos un līksmošos šī dienā. Āmen. Tātad šodien mēs skatāmies Dieva vārdu nākošo mācību stundu, un tā ir par sevis nošķiršanu, un svētums nozīmē, ka nošķirts priekš Dieva, un pirms mēs sāksim, mēs lūgsim Dievu klātbūtni. Mīļais Tēvs, es Tev pateicos par to priekštiesību, ka Dieva vārda atklāsme nākus manā sirdī, un es esmu varējis veidot šīs attiecības ar Tevi, ka Tu esi man uzticējis šo dāvanu mācīt. Un tagad, kad mēs esam pie Dieva vārda, pie Tava vārda, lai skaidrība nāk, jo Tu saki, man ļaudis iznīkst atziņas trūkuma dēļ, lai tagad nāk Dieva vārda atklāsme par to, kas katram ir jādara, lai varētu staigāt Tavās svētībās, kā Tu esi to paredzējis. Es lūdzu Tavu īpašo žēlastību un svētību katram vienam, gan tiem, kas ir tagad piesaistījušies tiešsaistē, gan arī tiem, kas vēlāk skatīsies, jo Tavam vārdam nav noilgums. Tas ir dzīvs un spēcīgs, asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas iekšā līdz, kamēr pāršķir dvēseli, garu, miesu un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un viss Tev ir atklāts, un tādēļ nāc ar savu vārdu mūsu sirdīs un veido mūs savam godam. Āmen. Priecājos Tevi redzēt šī tiešraidē un sveicienu Agijai un arī visiem pārējiem, kas ir piesaistījušies. Un tātad šodienas tēma mums ir, mēs arī varētu teikt citiem vārdiem, veltījies tam kungam. Svēts nozīmē, ka tu esi nošķirts, tu esi veltīts tam kungam. Un skatīsimies kādas lietas, jo tā lieta ir tā, kas mums ir jādara pašiem. Mums ir pašiem sevi jānošķir tam kungam. Mēs varam izvēlēties, vai nošķirt sevi Dievam vai nē. Dievs mums ir atstājis brīvu izvēli. Daudzreiz cilvēki domā, es neko nevaru, kā tad es? Nē, katram cilvēkam ir izvēle. Un tu šodien esi tajā vietā, kur tu atrodies, to izvēļu dēļ, ko tu savā dzīvē esi izdarījis. Bet slava Dievam, ka tu vari izdarīt labākas izvēles, tā, lai tava dzīve ietu kalnā, vienmēr kalnā un nekad ne lejā. Un tu saki, bet kā lai es izdaru tās izvēles? Kā lai es zinu, kas ir pareizs izvēles? Lasi Dievu vārdu un lūdz, lai svētais gars tev to apgaismo, ka tu to vari saprast. Un tāpēc tu varēsi pieslēdzies tagad, lai vairāk varētu saprast, kā tavu dzīve var būt svētīgāka. Tātad atdalīt sevi vai nošķirt sevi priekš Dieva, tā ir tava paša rīcība. Tā ir tava izvēle, un neviens to tavā vietā nevar izdarīt. Pat, ja tu esi vecāks un tev ir bērns, kas jau ir pilngadīgs, tu nevari viņa vietā izdarīt izvēles. Tāpat arī, ja tu esi precēts, tu nevari savu dzīves draugu vietā izdarīt izvēles. Un tu vari teikt, bet ko lai es daru, ka man dzīves draugs tā un tā? Tu izdari pareizas izvēles, un Dievs svētīs tevi un tavu namu. Tātad, mums ir jāskatās šodien, ko nozīmē būt svētiem. Vārds svētums nozīmē atdalīts, atšķirts un nošķirts priekš Dieva. Tātad, piemēram, tā kā kādi trauki. Ja tu esi mājasaimniece, tev noteikti ir kādi īpašāki trauki, vismaz viens trauks, kāda krūzīte, kuru tu saki, to es celšu tikai svētku reizē galdā, to es ikdienā nelietošu. Un Dievs tevi grib nolikt savam darbam, savai svētībai, lai caur tevi izpaustu savu pārdabisko. Un tad tev pašam ir jāizvēlas, es būšu šis trauks, kuru Dievs var lietot. Tas nozīmē svēts, nošķirts priekš Dieva.
Kāpēc daudzi kristieši nevar piepildīt savā dzīvē savu uzdevumu, ko Dievs viņus ir aicinājis darīt, un viņi domā, kad tas notiks, kad tas notiks? Daudzreiz iemesls ir, jo viņi sevi nav nošķīruši pilnībā priekš Dieva. Tas nenozīmē, ka tev jāiet uz klosteri. Es agrāk tā domāju, es gribu dzīvot Dievam, un es iešu uz klosteri. Nē. Dievs grib, lai tu dzīvo sabiedrībā, lai tu esi gaisma, lai tu esi sāls. Bet nošķirt sevi Dievam, tas, ko mēs šodien īpaši skatīsimies, ka nošķirt sevi no nepareizām asociācijām, no nepareizām draudzībām. Tādēļ, ka tu kļūsi par to, kādus cilvēkus tu sev apkārt izvēlies. Kas būs tavi tuvākie draugi, tāds tu arī kļūsi. Kādas būs viņu vērtības, tāds tu arī kļūsi. No tā arī veidojas dažādi grupējumi, tā pareizā veidā es teikšu, ka viņi veidojas pēc vērtībām, pēc līdzīgām darbībām, viņi dara lietas kopā, viņiem ir kopējas vērtības, bet Dievs grib, lai mums ir kopējā vērtība ar Dievu, un kādā vietā Bībelē ir teikts, ka Dievs ir greizsirdīgs Dievs, un mums viņu jāmīl ar visu savu sirds mīlestību, tā kā tad, kad mēs ieaicinājām viņu savā dzīvē. Un tātad nepareizās attiecības, nepareizās draudzības ir jānobeidz, ir jāpāršķeļ, un ļoti bieži tas nav tā viegli darīt tādēļ, ka draudzībā mēs ļoti esam dvēseliski iesaistīti, un tieši tādēļ arī nepareizas draudzības tevi velk atpakaļ. Ja tu vari ietekmēt savus draugus, tad tas ir brīnišķīgi, tu vari viņiem liecināt, bet ja tie draugi, vecie draugi sāk ietekmēt tevi, viņi centīsies tev vilkt atpakaļ grēka dzīvē, un tādēļ tev ir jānošķir. Skatīsimies Dievu vārdu. Un ne tikai nošķirt sevi no nepareizām attiecībām, tu nevari dzīvot viens pats, bet tu sāc izvēlies veidot pareizas attiecības Kristus miesā, ar Jēzus miesu, tātad ar tiem pašiem, kas tic Dievam, un izvēlies sev draudzi, kurā veidot šīs pareizās attiecības. Sacīšu kādu piemēru, tad, kad Dievs man vadīja tālāk nākošajos soļos, un es vairs nebiju tajā draudzē, kur iepriekš es biju baptistu draudzē, un tad es meklēju, kurā tad draudzē man būt un iesaistīties. Tas bija tāds process. Un tad bija tā, ka Dievs mani vadīja uz Atmodas institūtu, un paldies Dievam par šo Atmodas institūtu un par vadītājiem, par mācītāju Jānu Savicki, kurš uzņēmās atbildību, par doktoru Rolfu Auki, kurš jau no Norvēģijas, viņš jau ir noskrējis savu sacīksti, jau debesīs ir. Paldies Dievam par visiem šiem skolotājiem, mācītājiem. Un tad, kad Dievs man aicināja šajā Atmodas institūtā, es tā dabiskā veidā skatījos uz tiem cilvēkiem, kas tur bija, un es domāju, viņi nav manā līmenī. Man ir augstākā izglītība, un es esmu bijis Baptistu savienībā koru apvienības vadītāja, un es esmu liela šiška, un man bija tik liela tāda iedomība un augstprātība, un es domāju, šie cilvēki tie nav manā līmenī. Bet tā kā mācītājs Rodnijs Hovards Brauns bieži saka, kad, kāpēc cilvēki neprecās, jo, viens no iemesliem, jo vai biežāk vīrietis, viņš saka, tā meitene, ar kuru es guļu kopā, tā nav manā līmenī, un mācītājs Rodnijs saka, dīvaini gan, gultā viņi ir tavā līmenī, bet man bija tā, ka es domāju, tā cilvēku grupa, kas dedzīgi seko tam kungam un cenšas būt nošķirt priekš viņa, viņi tādi pāķiski ir, un es esmu tāda smalka, un viņiem varbūt nav tās labākās smaržas, viņi tā neizskatās, viņi tā neģērbs, viņi tā neuzvedās. Bet Dievs redz citādāk, un Dievs sacīja man tieši, kad es nezināju vēl šo mācību, nepazinu vēl Dievu vārdu mācību tik labi, un Dievs mudināja mani, izvēlies šos cilvēkus par saviem draugiem, izvēlies viņus par savu ģimeni, un tas man nebija ļoti viegli izdarīt, bet tā bija izvēle, ko es zināju, ka man jāpaklaus Dievam ir. Un tad, kad es izdarīju šo izvēli, tie būs mani draugi, tie būs
mani cilvēki, tad Dieva žēlastība bija tik liela, kad arī dvēseliski es varēju viņiem pieķerties un viņus ļoti augstu vērtēt. Un šodien es nemaz nevaru iedomāties citādāk. Ir dažādi līmeņi cilvēki, tā miesīgi skatoties, bet es nevaru nemaz citādāk iedomāties, kā būt kopā ar tiem, kuri mīl manu kungu un pestītāju Jēzu. Arī mans vīrs, mācītājs Kaspars Gulbis, viņš saka, ka tad, kad viņš mantoja pestīšanu, tad, kad viņš nošķīrās priekš tā kunga, viņš bija mazā lauku draudzītē, bet viņam tik ļoti mīļas bija tās māmiņas vecās, kas mīlēja to pašu Jēzu, ko viņš. Tātad tas, kādus draugus tu izvēlies, tam ir ļoti liela ietekme, kur tu nonāksi. Un, lai tu sasniegtu to vislabāko, ko Dievs priekš tevis ir nolēmis, pievienojies ticības māsām un brāļiem, un Dievs tev dos īpaši tuvus draugus starp tiem. Rakstu vieta 1. korintiešiem 15:33. 1. korintiešiem 15:33. Dieva vārds saka, nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Un tas vārds nepievilieties ir nepievil pats sevi. Tātad tā ir visšausmīgākā lieta, ka tu domā, ar mani būs viss kārtībā, un tas ir labi, kā es daru, un beigās tu ieraugi, ka tu esi pats sev pievīlis, un kaut tā nebūtu tavas dzīves beigas, un ieraugi jau šodien caur Dievu vārdu, kā savu dzīvi pārkārtot. Un tādēļ viņš saka, nepievilieties, ar ko tā tad nepievil sevi? Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Un tu saki, bet tie cilvēki, tie draugi, kas ir ap mani, viņi jau nav ļauni, viņi ir labi cilvēki. Bet Dieva vārds saka, neticības ļaunā sirds. Viņš sauc neticīgu cilvēku par ļaunu cilvēku, jo viņš nav atzinis Jēzu Kristu par savu kungu. Tātad netiec pievilts no tiem, nepievil pats sevi, domājot, ka draugiem nav nozīme, kas ir ap tevi. Vienalga, cik svēts tev liekas, ka tu esi, vai tu lūdz mēlēs ļoti daudz, vai tu daudz lasi Dievu vārdu, vai tu ej uz baznīcu daudz, vienalga, tie cilvēki, kas ir ap tevi, varbūt kāds viens draugs, varbūt tu dzīvo draudzībā, varbūt pat tādā seksuālās attiecībās ar pretēju dzimumu, es ceru, ar pretēju labāk būtu, bet kaut gan viss ir ļauni, ja tu to nedari Dieva veidā. Un tev liekas, to gan es nevaru, bet tu vari sakārtot šīs lietas, sareģistrējies un esat ģimene un kalpojat tam kungam kopā. Un ja tā otrā puse, ja viņi nevēlās kalpot Dievam, tad lūdz Dievam spēku, esi draudzē, ticības draudzē, kur tu vari nogriezt šīs attiecības un skriet Dievs acīgs, un Dievs tev dos labu dzīves draugu, kur viens sakaut 1000, bet 2 10 000, tas ir vareni. Tātad mūsu izvēle ir ar tiem draugiem, izvēlēties tos draugus, kas mums būs apkārt. Jēzus ir mūsu piemērs, mūsu perfektais piemērs. Viņš ēda un dzēra kopā ar grēciniekiem, un daudz arī saka, bet Jēzus arī bija kopā ar grēciniekiem. Jā, bet viņa sirds bija, lai glābtu šos cilvēkus, un viņš varēja ietekmēt viņus, un tādēļ viņš varēja būt kopā ar viņiem. Viņš nepalika grēcīgāks esot ar grēciniekiem, bet grēcinieki atgriezās un kļuva svētāki. Un tagad vēl izlasīsim Salamana pamācības 13, 20. pāntu. Un tur ir tā, ka latviešu tulkojumā nav tā sevišķi precīzi pateikts. Es ņemšu no kāda angļu tulkojuma. Kas iet kopā ar gudro, pats kļūs gudrs, bet kas biedrojas ar muļķi, tiks iznīcināts. Tātad, ja tu gribi būt gudrs, un es ceru, ka tu gribi būt gudrs, biedrojies ar gudrajiem, tātad tie, kuri seko Jēzum. Tas ir kristietis. Izvēlies draugus tu pats, neļauj, lai draugi izvēlās tevi. Ir cilvēki, kas iet draudzē, varbūt pat bieži iet draudzē, un viņi prot to draudzes, to veidu, viņi zin, kā citēt Bībeles pāns, viņi zin, kā saukt aleluja, un tad, kad viņi iziet pa draudzes durvīm ārā, viņi tāpat draudzējas ar pasauli.
Bet Dievs saka 2. korintiešiem 6:14. 2. korintiešiem 6:14. Un es vēl uz priekšu arī lasīšu, var atzīmēt pantus līdz pat 18. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība ar netaisnību, kas ir gaismai kopējs ar tumsu. Tātad šeit apostols Pāvils sauc, ka kristietis ir gaisma. Arī Jēzus saka, ka mēs esam gaisma pasaulē. Un gaismai nav nekā kopēja ar tumsu. Neticīgais ir tumsa. Tu taču nekad neesi redzējis, kad gaisma sajaucās ar tumsu. Ir vai nu gaisma vai tumsa. Un tad viņš saka 15. Kāda daļa ticīgam ar neticīgo? 16. Kas kopējs Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot, viņu starpā staigāt, es būšu viņu Dievs un tie būs mani ļaudis. Tu saki, es jau nepielūdzu elkus, bet ja tu neesi pilnībā nodots Dievam, tad tu vienlaicīgi pielūdz gan pasaules vērtības, gan Dieva vērtības. Un padomā, laulībā, piemēram, kas tad tā var būt par labu laulību, ja kāds no laulātajiem vai abi no laulātajiem, kad ir kādā brīdī viens ar otru kopā nodevušies viens otram, un tad aiziet, un tad ir kāda cita meitene vai kāds cits puisis, tur nekas nevar sanākt. Un kur nu vēl vairāk, kad Dievs mūs ir svētojis, viņš mūs ir atpircis, mums ir pie Dieva, mums ir svētā gara klātbūtne, mums ir Dieva paša spēks, un mēs zinām, ka tad, kad mēs šo dzīvi būsim beiguši, mēs būsim mūžīgi kopā ar to kungu. Un es īsi gribu pateikt kādu piemēru, kādu nedēļu un 2 dienas atpakaļ mācītāja Korija Ērmana draudzē, tāpēc, ka viņš ir mūsu draugs apostols, mēs arī tur bijām, viesojāmies 2 nedēļas atpakaļ, un tur bija kāds vīrs, kurš bija viens no draudzes balstiem, viņš bija ļoti liels evaņģēlists, un pienācis brīdis, kad viņa sirds pārstāja pukstēt. Un mācītājs Korijs to uzzinot, viņš domāja, nē, man ir jādodās uz to reanimāciju, man ir jāsauc viņu atpakaļ dzīvībā. Un viņi abi divi ar sieviņu, ar mācītāju Rozu tur aizdevās un sauca viņus atpakaļ, lai nāk atpakaļ dzīvībā. Un tad, vai tas bija tajā laikā, kad viņi lūdza, man šķiet, ka tajā laikā mācītāja Roza redzēja tādu vīziju, halleluja, ka šis vīrs ir debesīs un savā manierē, kāds viņš bija tā savā izturēšanās, ka Jēzus viņu tur pie rokas un ved, un viņš saka, wow, wow, wow. Un mācītājs Korijs un Roza, viņi saprata, ka tā bija arī šī vīra izvēle nenākt atpakaļ. Dievs mums ir devis brīvu izvēli. Mums ir mūžīgā dzīvība. Mums ir mūžīgā dzīvība. Ja pat nekas cits nebūtu zemes virsū mums dots. Mums ir mūžīgā dzīvība. Un Dieva vārds saka, nebiedrojies ar tumsu, nebiedrojies ar tumsu, nebiedrojies ar tumsu. Tu esi gaisma. Kas gaismai kopējas ar tumsu? Un tad 18. pāns. Tad es būšu jums par 17. Tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām. Saka tas kungs, visu valdītājs. Mums ir milzīgs mantojums, milzīgas svētības. Tu neko nevar zaudēt.
ja tu nošķiries tam kungam. Dieva vārds arī saka, divi nevar iet kopā, ja viņi nav saskaņā, ja viņi nav vienotībā, ja viņiem nav vienādas vērtības. Jo kas notiks, ja tu savienojies, piemēram, laulībā, ticīgais ar neticīgo? Tad tu būsi kārdināts mānīties, lai tu varētu dzīvot savas vērtības, un tu būsi kārdināts krāpt un blēdīties un toties, ja divi iet vienās vērtībās, kā es teicu, viens sakaut 1000, bet divi 10 000. Un tad vēl Jēkaba vēstule 4:4. Arī Dieva vārds mūs norāja, jo viņš zina to gala rezultātu, viņš zina to labāko priekš mums, bet vienalga tā paliek tava izvēle. Saka, es izvēlos to labāko priekš sevis. Jēkab 4:4. Laulības pārkāpēji cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt šīs pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Ļoti skaidri viņš pasaka, tu nevari draudzēties ar abiem, tu nevari būt labs un tūs ar pasauli un labs un tūs ar Dievu. Izvēlies vienu. Vienmēr tie cilvēki, kuriem ir pieeja vairāk uz mūsu sirdi, un ja viņi nav ticīgie, īpaši, ja viņi nav arī nodevušies, varbūt viņi kristiešu vārdu pēc, bet viņi nav nodevušies kristieši, ienaidnieks izmantos viņus, lai vilktu mūs, lai censtos mūs vilkt atpakaļ pasaulē. Bet kādēļ tev nesavienoties ar ticības māsām un brāļiem, kas tev centīsies vilkt Dieva perfektajā gribā? Mums ir jānošķiras no ikvienas draudzības, no ikvienām attiecībām, no ikvieniem sakariem, kas traucēs mūsu garīgajai dzīvei. Un ka mēs nevaram iet attīstībā priekš debesu valstības vairāk un vairāk. Ir kārdinājums, varbūt ne tagad, varbūt kaut kad vēlāk, jā, es nobriedīšu, tad man to vajadzēs. Bet Dieva vārds saka, šodien, kad tu dzirdi viņa balsi, neapcietini savu sirdi. Šodien neapcietini savu sirdi. Un šī brīdī es arī tūliņu lūkšu par tevi, lai tu vari izdarīt to izvēli, nošķirties no tiem cilvēkiem, no kuriem tev ir jānošķirs, lai tu varētu iet tālāk ar Dievu, lielākā priekā, lielākā piepildījumā, lielākā svētumā. Jo cik tu būsi nodevies Dievam, tik auglīga būs tava ticības dzīve. Un ja tu Dievam sevi nodod tikai svētdienā uz kaut kādu laiku, vai varbūt pat vienreiz mēnesī svētdienā, tad arī Dievs sevi tev var nodot vienreiz mēnesī. Bet vai tu negribētu, lai Dievs staigā ar tevi, dzīvo tevī varens katru dienu, ikdienā? Aleluja! Tātad saka pēc manis, man jānošķir sevi Dievam, kā svētu trauku, lai Dievs būtu kungs manā dzīvē, lai es skaidri dzirdētu viņa balsi, lai man būtu spēks sekot viņam, lai es varētu piepildīties ar svēto garu, lai es būtu Dievam patīkams, lai es varētu saņemt varenu algu debesīs. Man ir jānododas viņam. Āmen. Un tagad es lūkšu par tevi, jo ir kādi cilvēki, ka kamēr es runāju šo vārdu, Dievs ir tev tieši līdz sirdī, viņš tev ir tā kā licis tā kā to cilvēku prātā, vai vairākus cilvēkus, varbūt kādu organizāciju, no kuras tev jāaiziet ir. Un lai tu to var izdarīt tieši šodien, nevilcinoties. Izvēlies šodien. Izvēlies šodien. Es tātad lūkšu par tevi. Mīļais kungs, tev pateicos par šo cilvēku, par vairākiem viņiem, kas dzird šo vārdu
Un Jēzus vārdā es runāju uz tevi. Izvēlies sekot Jēzum. Kā tā dziesma skan, es esmu izšķīries sekot Jēzum. Es esmu izšķīries sekot Jēzum. Es esmu izšķīries sekot Jēzum. Es atpakaļ vairs neskatos, kaut neiet daudzi, es gribu sekot, kaut neiet daudzi, es gribu sekot, kaut neiet daudzi, es gribu sekot, es atpakaļ vairs neskatos. Tēvs, paldies Tev par spēku, es lūdzu, lai Tavs gars nāk, lai Tavs spēks nāk, tagad piepilda, pārpludina šo cilvēku, lai Dieva svētā gara kristība nonāk, lai svētā gara pilnums nonāk, sāc runāt mēlēs, runā no gara, piepildies no gara, piepildies no gara, piepildies no gara, piepildies no gara, tas Tavs spēks, piepildies, piepildies, piepildies un saki, es nošķiros un sauc vārdā to cilvēku. Es nošķiros, sauc vārdā to cilvēku. Es nošķiros, sauc vārdā to cilvēku. Halleluja! Uzvara, 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 uzvara! Halleluja! Un piepildies ar Dievu vārdu. Pacel savus rokas, sāc slavēt. Asars plūst pār tavām acīm. Tās ir prieka asars. Dievs tev piepildīs, Dievs tev atjaunos. Vieglums nāk. Galva var visu kaut ko runāt, bet seko garam, seko sirdī. Un Dievs tev dos nākošos soļus, ko un kā vajag darīt. Un tūlīt pēc tam, ka mēs būsim beiguši šo lūkšanu, uzreiz uzraksti izziņu, izdara kādu soli. Varbūt tev nav jāzvan, varbūt tas ir pa spēcīgi, tu nevari. Uzraksti izziņu un turies pie tā. Dievs tev palīdzēs varenajā Jēzus vārdā. Alleluja, alleluja, man prieks par tevi. Lieli vareni augļi tavā dzīvē. Amen. Amen, alleluja, alleluja. Un vēl stiprinot ticību, paskaties atpakaļ šīs tiešraides, paskaties atpakaļ, lai Dieva vārds kļūst dzīvs tavā dzīvē, un Dievs tev ļoti mīl, un tu esi aicināts lielam, varenam uzdevumam. Piepildies ar Dievu vārdu un ar Dievu garu. Āmen. Ja tev ir svētīta šī tiešraide, aicinu atsaukties Dievam, izplešot Dievu valstību, un tur ir konts ziedojumiem, un lai mēs varam nest evaņģēliju tālāk. Alleluja! Un arī nākošā tiešraide, nākoša pirmdien, Dieva gudrībā, Dieva žēlstībā būs par tēmu evaņģelizācija, vai kā aizsniegt cilvēkus, kas ir ap mani, kā aizsniegt Kristumu. Un tu saki, kā tad, ja es varu palikt šajās attiecībās? Nē, sāks aizsniegt tos, ar kuriem tev nav šīs dvēseliskās saites, un tad Dievs tev palīdzēs iet tālāk uz citiem. Lai Dieva mīlestība un prieks tavā namā. Āmen.